Mans mīļākais hobijs ir fotografēšana. Mans vārds ir Ralfs. Es dzīvoju Rīgā. Man ir 54 gadi, un es strādāju birojā. Man patīk mans darbs, bet brīvajā laikā es nodarbojos ar savu mīļāko hobiju. Mans mīļākais hobijs ir fotografēšana. Es sāku fotografēt, kad man bija 16 gadi. Mans tēvs man uzdāvināja vecu fotoaparātu. Tas bija mazs, bet ļoti labs. Sākumā es fotografēju savu ģimeni un draugus. Man patika bildēt arī dabu, kokus, puķus un debesis. Tagad man ir jauns un labs fotoaparāts. Es fotografēju dažādas lietas – dabu, dzīvniekus, pilsētas un cilvēkus. Man ļoti patīk fotografēt saulrietus un saulēktus. Reizēm es ceļoju, lai atrastu skaistas vietas, kur fotografēt. Es biju Siguldā, Jūrmalā un Alūksnē. Tur ir ļoti daudz interesantu vietu. Man patīk arī piedalīties fotografiju konkursos. Pagājušajā gadā es piedalījos konkursā Latvijas daba. Es iesniedzu bildi ar lielu ozolu. Šī bilde uzvarēja un es saņēmu balvu. Es biju ļoti priecīgs. Dažreiz mani draugi lūdz, lai es fotografēju viņu svētkus. Es fotografēju dzimšanas dienas, kāzas un citus īpašus notikumus. Es cenšos taisīt skaistas bildes, kurās redzams emocijas un mirkli. Kad es neesmu ārā, es rediģēju savas fotogrāfijas datorā. Es izmantoju programmas, lai pievienotu krāsas vai uzlabotu gaismu. Man patīk redzēt, kā bildes kļūst vēl skaistākas. Es arī mācos jaunus paņēmienus fotografēšanā. Es skatos video internetā un lasu grāmatas par fotografiju. Piemēram, nesen es uzzināju, kā labāk fotografēt naktī. Es uztaisīju bildes ar zvaigznēm, un tās izskatījās lieliski. Mans sapnis ir atvērt savu fotostudiju. Es gribu taisīt portretus un palīdzēt cilvēkiem radīt skaistas atmiņas. Fotografēšana ir ne tikai mans hobijs, bet arī veids, kā es varu izpausties. Un tev? Vai tev patīk fotografēt? Ko tu gribētu nofotografēt? Mans mīļākais hobijs ir fotografēšana. Mans vārds ir Ralfs. Es dzīvoju Rīgā. Man ir 54 gadi, un es strādāju birojā. Man patīk mans darbs, bet brīvajā laikā es nodarbojos ar savu mīļāko hobiju. Mans mīļākais hobijs ir fotografēšana. Es sāku fotografēt, kad man bija 16 gadi. Mans tēvs man uzdāvināja vecu fotoaparātu. Tas bija mazs, bet ļoti labs. Sākumā es fotografēju savu ģimeni un draugus. Man patika bildēt arī dabu, kokus, puķus un debesis. Tagad man ir jauns un labs fotoaparāts. Es fotografēju dažādas lietas – dabu, dzīvniekus, pilsētas un cilvēkus. Man ļoti patīk fotografēt saulrietus un saulēktus. Reizēm es ceļoju, lai atrastu skaistas vietas, kur fotografēt. Es biju Siguldā, Jūrmalā un Alūksnē. Tur ir ļoti daudz interesantu vietu. Man patīk arī piedalīties fotografiju konkursos. Pagājušajā gadā es piedalījos konkursā Latvijas daba. Es iesniedzu bildi ar lielu ozolu. Šī bilde uzvarēja un es saņēmu balvu. Es biju ļoti priecīgs. Dažreiz mani draugi lūdz, lai es fotografēju viņu svētkus.
Es fotografēju dzimšanas dienas, kāzas un citus īpašus notikumus. Es cenšos taisīt skaistas bildes, kurās redzams emocijas un mirkli. Kad es neesmu ārā, es rediģēju savas fotogrāfijas datorā. Es izmantoju programmas, lai pievienotu krāsas vai uzlabotu gaismu. Man patīk redzēt, kā bildes kļūst vēl skaistākas. Es arī mācos jaunus paņēmienus fotografēšanā. Es skatos video internetā un lasu grāmatas par fotografiju. Piemēram, nesen es uzzināju, kā labāk fotografēt naktī. Es uztaisīju bildes ar zvaigznēm, un tas izskatījās lieliski. Mans sapnis ir atvērt savu fotostudiju. Es gribu taisīt portretus un palīdzēt cilvēkiem radīt skaistas atmiņas. Fotografēšana ir ne tikai mans hobijs, bet arī veids, kā es varu izpausties. Un tev? Vai tev patīk fotografēt? Ko tu gribētu nofotografēt?